iedomājies, Jā. ka tu esi mežā. Un šitāds. Augsti palika. Augsti palika. Iedomājies, ka esi mežā ziemā. Tumsā. Jā. Sāk skatīt tā. Jā. Nē. Šī ir grupa Zintnieks. Andrej, vai mums varētu pastāstīt kaut ko par grupu Zintnieks? Es tos sarežģītās vārdus no galvas neatceros, tāpēc nolasīšu. Nolasījā. Ko es atradu? Stoner Doom, postmetāla virziens, un tad bija vēl Stoner Doom postmetāls. jā, psihodēliskajā piedzīvojumā viņi tevi aizved ar saules apmedzētiem kalniem, ēnainām un noslēpumainām mežu ielējām. Tāpēc tu prasīji par mežiem. Jā. Laikam jau. Jo psihodēliskais roks, tā laikam var teikt tāds. Jā. Noskaņu mūzika. Noskaņu mūziku varētu teikt. Zintnieks ielūdza savu jauno albumu ilgas pēc vasaras rītiem prezentācijas Jā, koncertu. cik es saprotu, tas ir Jā. otrais jau albums. Jā. Un tas ir un koncerts norisināsies 14. martā Vagonu Hall. Tāda vieta. Jā, Vagonu Hall. 14. marts, jā. Puiši un pēc tam arī meitene pievienojās viņai no 18. gada. Jā. Nu, par pašu mūziku viņa... Nu, es viņu ierindot kopā ar Tesu. Viņa arī tāda noskaņa mūzika. Bet ar vokālu. Ar vokālu, jā. Un ar dāmas vokālu. Jā. Viņi arī uzstājušies festivālā Monkey Pride, un viņi tā teikt atšķaida bišķiņ to festivāla gaisotni. Visu laiku moči, un tad tāds tā bišķiņ tā apsēsties tā, ka viss besīja tāds. Vai viss tik labi? Uzvelts, jā. Tā. Smags. Un skaistas sievietes balss. Skaistas sievietes balss. Skaistas sietas vai skaista balss? Skaistas sievietes balss. Abi divi. Apusē. Abi divi, jā. Un šī dziesma Gaidot vasaras rītus, ja es pareizi nolasīju. No jauna albuma. Jā. Ir 12 minūtes gara. Albumā 2 dziesmas. Mēs zinām, prezentācija vēl būs. Bet, grupa ar savu unikālo stilu. Jā. Zintnieks. Klausieties Spotifyā, YouTube'ā. Arī nosaukums tāds mistisks tāds. Ne tā burvis, ne tā dziednieks. Jā. Vispirms šķiet, ka tas zintnieks, tas ir viens cilvēks. Bet tā ir grupa. Lēnāk sāk pulsēt sirds, arī lirikas, jā. Jā, tā ir vārdi. Jā, es teicu, Tesa, ka tu aiziet droši vien skaties, kad skaļā mūzika, nevis tā kā tev. Jā, jābūt apskaņojumam, jābūt tajā, tā kā teici, sajūtu mūzika. Kā angliski saka, vibe. Jā. Nezinu par taviem vaigiem, bet jā. Nezinu par taviem vaigiem. Bet tas nāk, tu skaties priekšā, vēl nāk tā mūzikā vilnis visu. Jā. Redzi pirāts jau. Jau iegrima vaibā. Jā, ļoti šo mūziku, tā ir labo. Tevi jau pārņēma. Jā. Var jūs? Un mēs esam grupa Garāža Rēģē. Grupējums. Banda. Kanāls. Tu vari abonēt arī mūsu kanālu nospiežot rekurklik. Piesako grupai Zintnieks. Aizēju uz viņu albumu prezentācijas koncertu 14. martā Vagonu Hall. Jā. Mēs arī iespējams tur būsim, nekautrējies, nāc klāt, pasveicini, jā. Un ja arī tu gribi nonākt mūsu kanālā, atsūti ziņu. Mēs mēģinām apskatīt visas aktuālās lietas Latvijas rokmūzikā, bet ja kaut ko ļoti īpaši gribās pastāstīt, Jā, principā esam atvērti. Mēs varam aprunāt tevi,
Aiz muguras. Aiz muguras. Pagriezies. Mēs tev aprunāsim. Ja atnāks ciemos un gribi, lai aiz muguras runājam, tad vēl būs Tu vari pagriezties. Un mēs... Garāža rēģē un zītnieks vēl projām mežā. Jā. Mūsu raidījums pat nav tik garš kā viņu dziesmā.